Par izglītību vienmēr viedoklis ir visiem, jo šī nozara skar plašu sabiedrības daļu. Mums katram ir sava pieredze no skolas sola, varbūt kā vecākam, kā vecvecākam, no politikas interesanta līdz izglītības ekspertam. Nozara ir smags, liels un ļoti pieredzējis kuģis, kas vienmēr ir un būs vētrās un viļņos, jo izglītība ir tā, kurā lēmumi ir jāpieņem šodien, domājot par rītdienu. Šodienas skolēns ir nākotnes valsts veidotājs, bet rītdienas vienādojumā ir ļoti daudz nezināmie. Pasaulē logi mainās straujāk nekā cilvēka prāts vispār spēj izdomāt. Un kas būs tās vērtības izglītībā, kuras svarīgi ir noturēt šodien, un kāda vispār būs nākotnes skola? Tāpēc savā runā es vēlētos atskatīties uz 3 valdības gadiem, jo izglītībā pārmaiņas ir ar ilgtermiņa ietekmi. Un vispirms šajā 3 gadu periodā es gribu teikt lielu paldies abām ministrēm, Andai Čakšai un Dacei Melnbārdei par izturību, vadot šo daudz viedokļu nozari. Viedokļu dažādība, sabiedrības un nākotnes izaicinājumi, arī mūsu tradīcijas un ieradumi tie ir viļņi, kas mētā izglītības kuģi. Un bieži no šīs tribīnes tieši par izglītību es dzirdu viss slikti. Tāpēc es gribētu šodien pieskarties atsevišķiem pozitīvajiem lēmumiem, paveiktajam un iesāktajam, apzinoties arī to, ka izglītībā darāmā vēl ļoti, ļoti daudz. Un aiz katra no šī pieņemtiem lēmumiem ir vajag vai nevajag, aiz katras sarunas ir dažādi viedokļi, aiz katra lēmuma ir valsts atbildība, arī finansējums. Un dažus faktus šobrīd pa izglītības pakāpēm. Vispārējā izglītībā izveidot atbalsta platformu pedagoģu izaugsmē un kvalitātē, izveidots valsts un pašvaldības metodiķu tīkls. Pilnībā mainīts pedagoģa atalgojuma modelis, mainot fokusu no naudas skolēnam uz programmu realizāciju. Mācību līdzekļu un atbalsta materiāliem papildus esošajiem piešķirt 8,9 miljoni. Izstrādāts algoritms vardarbības situācijām izglītības iestādēs, izceļot katra pieauguša atbildību un secīgu rīcību. Tāpat arī no nākamā gada izglītības iestādēm būs pienākums īstenot kādu no labbūtības veicināšanas programmām. Stiprinot valsts valodu sabiedrībā, beidzot iestartēts un virzīts projekts Vienota skola. Izveidots un atbalstīts projekts skolu kopienā, kā atbalsts bērniem ar mācīšanās grūtībām. Visos līmeņos pilnveidot monitoringa sistēmu, tā ejot ceļu, sekot līdzi un atbalstīt skolēnu agrīnā ceļā. Izglītības komisijas ietvarā esam regulējuši vietālruņu izmantošanu, iesākuši kopdarbu ar ministriju par skolēnu kavējumu regulējumu, esam noteikuši stingrāku kvalitātes un akreditācijas kritērijus, esam precizējuši izglītības formas un atbildības, esam iesākuši agrīnā skrīninga programmas likumprojekta virzību. Viens no pēdējiem jauninājumiem nozarē ir asociatīvo tehnoloģiju pilotprojektu uzsākšana, lai sniegtu atbalstu skolēnam lasīt prasmē, tekstu uztverē. Augstākajā izglītībā liela pārmaiņu virzība visus šos gadus. Institucionāla akreditācija, doktorantūras skola, par kuru sākumā bija ļoti daudz pretrunu, bet šobrīd komisija apkopo augstskolu viedokļus par ieviešanas rezultātiem, un tie ir atzinīgi vērtēti. Tuvākā laikā vēl akadēmiskais karjeras modelis un institucionālā finansēšana, uzsākta augstskolu un zinātnes digitalizācija. Profesionālā izglītībā palielināts bāzes finansējums un uzsākt finansēšanas modeļu pilnveide. Komisijas konferencēs esam meklējuši risinājumus gan lasītprasmes veicināšanai sabiedrībā, gan bērna izglītības ceļam kopumā, tā uzticot izpildvarai pārvērtēt katras izglītības pakāpes mērķus, arī profesionālās izglītības modeļu pārveidi. Man lūdzu apvienot laikus. Lūdzu apvienot laiku. Darāmie darbi nozarē vēl daudz, un tā būs vienmēr pa vidu lielajiem vēl daudz ikdienas neskaidrību, kā tas notiek lielu cilvēku resursu nozarē. Noslēgumā vēlos nedaudz filozofiskas domas par to, kādu cilvēku mēs gatavojam nākotnes sabiedrībai. Atbildīgu, domājošu, lemtspējīgu un attiecīgi kādu mēs veidojam sistēmu.
Šie jautājumi man radās pēc valsts kontrolas ziņojuma. Kāda ir katra pieaugušā atbildība sabiedrībā? Protams, Saeima ir virzienlēmēja, Izglītības zinātnes ministrija ir politikas veidotāja, bet svarīgi sabiedrībā atbildīgam būt katram un nedzīvot dažādās frontēs. Izglītībā un visvairāk klasē klāji redzams sabiedrības nianses noskaņojums. No pieaugušā atbildības attieksmes aug bērns. Un lasot ziņojumu ir lielais jautājums, vai katrai valsts iniciatīvai mēs tagad galā rakstīsim instrukciju? Ja jā, tad prasmīgi mēs veidojam to paudzi, kur veiksmīgi pa telefonu pārdos putekļu sūcējus vai pieprasīs valsts pabalstu tad, kad paliek grūti, jo negribas darīt. Ik viens pieaugušais ir atbildīgs par to, kas notiek sabiedrībā, arī izglītībā. Ikvienam bērnam skolā ir jājūtas droši, ik viens bērns ir pelnījis kvalitatīvu izglītību. Paldies!